23. gada valsts eksāmena optimālā līmeņa 21. uzdevums. Dots, ka 2 kosinus kvadrātā no x plus kosinus no x mīnus 1 vienāds ar 0. Kosinus x nav ir jāaprēķina, bet x gan nav jāaprēķina. Tā ir labā ziņa. Tad skatāmies, viņš ļoti izskatās pēc kvadrāta vienādojuma. Un ja mēs skatāmies, kā rakstīt kosinus kvadrātā no x, tas īstenībā ir tas pats, kas kosinus no x reiz kosinus no x. Un mēs jau parasti gribētu rakstīt kosinus no x un tas viss kvadrātā, bet nē. Pieņemt šo kvadrātiņu rakstīt klāt pie kosinus. Nu, tad pamēģināsim, sastādīsim kvadrātu vienādojumu. Pirmais, ko izdarīsim, apzīmēsim šo te kosinus no x ar tradicionāli pieņemto burtiņu t, populārākais burts alfabētā. Tātad kvadrāta vienādojums mums izskatīsies 2t kvadrātā plus t mīnus 1 vienāds ar 0. Un tagad ir sliktā ziņa. Diskriminantu un sakņu aprēķināšanas formulas. Formula lapā nav dots, jo tās ir jāzina no galvas. Un ja mums kvadrāta vienādojums bija formā ax kvadrātā plus bx plus c vienāds ar 0, tad diskriminantu mēs rēķinājām b kvadrātā mīnus 4ac un saknes x1 un x2 mēs rēķinājām mīnus b plus mīnus sakne no diskriminants dalīts ar 2a. Atcerējāmies? Nu, tad ķeramies pie mūsu kvadrāta vienādojuma. Rēķinam diskriminantu. 1 mīnus 4 reiz 2 reiz mīnus 1. 1 plus 8 ir 9. Diskriminants 9. Sakne labi, skaisti apaļi vilksies, patīkami. Tā, kāds mums bija nezināmais? T1 saknīti rēķinam. Mīnus 1 plus sakne no diskriminants dalīts ar 2 reiz 2. Mīnus 1 plus 3 dalīts ar 4 ir 2 ceturtās, ja 1 puse. 1 sakne, otra sakne. Mīnus 1 plus 3 dalīts ar 4. Nē, šeit vajag jau mīnuszīmi. Pārrakstījos. Mīnus 1, mīnus 3 dalīts ar 4, tas ir mīnus 4 dalīts ar 4, mīnus 1, 2 saknes. Šīs te abas saknes liekam tajā vietiņā iekšā, kur mēs veicām apzīmēšanu. Un rakstīsim uzreiz atbildi, ja mēs par viņu nešaubamies. Kosinus no x ir vienāds ar 1 puse, un atbilde kosinus no x ir vienāds ar mīnus 1. Šī te ir atbilde, viss šīs te. Nu, varbūt tikai izteikti neķēpājumi, bet ja būs uzrakstīts atbildi un vienā rindā abas atbildītas, skolotājiem būs vieglāk vērtētājiem pamanīt to visu. Nu, tas šī vienādojumā viss, jo x nav jāaprēķina. Un šī te 1 puse un mīnus 1, jā, kosinus vērtības ir atļautas no mīnus 1 līdz 1, tad mums abas atbildes der. 22. uzdevums. Dots grafiks funkcijai attēlā 2 sīnusi no x plus pi dalīts 3. Definīcijas apgabals visi reālie skaitļi. Nosaka funkcijas mazāko vērtību. F no x mazāko vērtību. Apzīmēts atbilde F min. Nu, tad kur te mums ir mazākās vērtības? Mazākās vērtības mums ir šeit kaut kur pie mīnus 2. Tad tā arī rakstīsim pie mīnus 2. Tagad mums prasa salīdzina pēc lieluma izteiksmes funkcija pie pi dalīts 3 un funkcija pie 4 pi dalīts ar 3 skaitliskās vērtības. Un mums šajā vietiņā būs jāieraksta lielāks vai mazāks. Pie pi dalīts ar 3. Šeit mums būs kaut kāds 1, pozitīvs skaitlis.
Pie 4 piedalīts 3 braucam līdz grafikam, te mūsu funkcijas vērtība būs kaut kāds negatīvs skaitlis. Tas nozīmē, ka pie piedalīts 3 ir lielāks kā pie 4 piedalīts 3. Kas mums vēl ir prasīts? Dotajā koordinātu plaknē, šeit pa virs, kur mēs jau zīmējam, uzzīmēt grafiku, g no x ir sīnus no x plus piedalīts 3. G no sīnus, es te paķēpāšos šim, tad bez divnieka. G, lai neaizmirst, ko mēs meklējam. Tad grafikā funkcijas nulles būs turpat, un visas vērtības nebūs reiz 2, bet esošās jādala ar 2. Tad tur, kur bija 2, tur būs 1. Tur, kur bija -2, tur būs -1. Es jau zīmēju punktus. Te kaut kur būs -1, varbūt tuvināts attālums. Nu, kur vēl var? Tur, kur pie viennieka šis te punktiņš, te būs puse. Puse. Pie -1 šeit būs, šī vietā būs puse. Pie -1 šeit būs puse un vēl arī šeit. Nu, tagad jāsavieno punkti, iegūsim sinusoīdu, liektu līniju. Viņai tā būtu jāizskatās. Tikai visas vērtības 2 reiz mazākas kā dotajā grafikā. Var skot, mēs esam uzzīmējuši grafiku, g no x ir sīnus no x plus piedalīts ar 3. Lūk, šis te grafikas zaļais manā grafikā. Pārliecinamies, tas bija prasīts, g ir sinus x piedalīts 3. Un ja kādreiz rodās šauba mājās trenējoties, ieslēdzam GeoGebra klasiku, reku zaļais grafiks ir dotā funkcija 2 sīnusi, un g funkcija ir bez koeficientu 2, tad 2 reiz zemāk. Pārbaudījām mājās, patrenējāmies uz uzdevumiem. Trigonometrijas tēma, tā arī ir visa optimālajā līmenī. Paldies par uzmanību!